Šodien kopā ar Vertikāli aicinām doties uz Jelgavu, 4. lielāko pilsētu Latvijā, senāk pazīstamu arī kā Mītavu, kādreizējo hercoga rezidenci, kas lielāko uzplaukumu piedzīvojusi hercoga Jēkaba valdīšanas laikā. Maz gan ir palicis pāri no hercogistes galvaspilsētas spožuma, kas tika izpostīts 2. pasaules karā. Un tomēr arī šajā reiz no drupām atjaunotajā pilsētas siluetā varam atklāt daudzas garīgas un vēsturiskas zīmes. Ir pagājuši vairāk nekā 15 gadi kopš dibināta Jelgavas diecēze, tās vadību uzticot bīskapam Antonam Justam. Šajā laikā ir paveikts ļoti daudz, konsekrēti jauni dievnami, izveidojusies laba sadarbība ar pašvaldību, izglītības iestādēm un dažādām sabiedriskām organizācijām, pie Jelgavas katedrāles nodibināts laulāto un ģimeņu sajiets, jauniešu un pensionāru sajiets, arī kors un svētdienas skola, Marijas leģions, kas uzņēmies rūpes par vientuļiem un dzīves pabērniem, pie katedrāles kalpo arī bērniņa Jēzus māsas Karmelītes. Ir uzplaukusi ticības dzīve, stiprinājusies cilvēku sadraudzība. Jelgavas diecēzes bīskapam Antonam Justam šogad apritēs 80, tāpēc saskaņā ar Romas katoļu baznīcas kanoniem pirms 5 gadiem viņš iesniedza pāvestam atlūgumu. Tomēr tas tika pieņemts tikai šogad, un gan Jelgavā, gan Vatikānā 22. jūlijā tika nolasīts lēmums par jauna bīskapa iecelšanu. Bīskaps Antons Justs sasauca tikšanos ar Jelgavas diecēzes priesteriem, kurā piedalījās arī Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbiņevs Stankēvičs un vietējās varas pārstāvji, un šīs tikšanās iemesls bija jau minētais paziņojums. Pēc aptaujām, kas izdarītas vairākās kārtās un veiktas gan garīdzniecības, gan katoļu ticīgo vidū, no 150 garīdzniekiem par izvēlēto kandidātu tika nosaukts Rīgas Kristus karaļa draudzes prāvests priesteris Edvards Pavlovskis. Edvards Pavlovskis ir studējis Rīgas metropolijas Romas katoļu garīgajā seminārā un 1975. gadā iesvētīts par priesteri, un tātad jau 36 gadus ir aktīvā priesterības kalpošanā. Edvards Pavlovskis kā vikārs ir kalpojis Rīgas Svētā Antona, Svētā Franciska un Svētā Alberta draudzē, bet kā prāvests pēternieku arī Svētā Antona un Tukuma, Rīgas Sāpju dievmātes Majoras, Lokas, Ķemeru un Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas un Kristus karaļa draudzē. Pēc ordinācijas par priesteri laikā no 1976. līdz 2000. gadam Edvards Pavlovskis ir strādājis arī Rīgas katoļu garīgajā seminārā par pasniedzēju. Ar jaunievēlēto bīskapu klātesošos iepazīstina Jelgavas diecēzes emeritētais bīskaps Antons Justs. Man jāsaka, ka es viņu pirmo reizi satiku Rīgas garīgajā seminārā, kur mēs kopā darbojamies. Tanī laikā es biju vienkārši profesors, un viņš bija inspektors un ekonoms. Tātad jūs saprotat, viņš ir saimnieciskas, kur viņš ir bijis, tur viņš ir bijis veiksmīgs, un vienmēr atjaunojas lietas, cēlis baznīcu. Tanī pat Rīgā, Kristus karaļa baznīcā, viņš iegāja tur un skatās, nav torņa baznīcā. Karš uznāca un tornis nebija vairāk tur iespējams uzlikt, un viņš vienkārši uzlika to torni tagad. No otras puses, viņš ir bijis no 1976. gada arī pasniedzējis Rīgas garīgajā seminārā. Viņš ir mācījis poļu valodu un, zini ko, arī grieku valodu. Tā kā jūs varat pamēģināt sarunāties arī ar viņu griekiski un mācījis arī filozofijas priekšmetus. Un viņš mācīja logiku, tātad logiska domāšana, un to viņš sevišķi iemācīja tiem jaunajiem studentiem. Viņš mācīja ontoloģiju, tie, kas varbūt nesat tik sapratīgi par filozofiju. Ontoloģija ir, kas ir būtne.
to un tos, var sakot, no grieku valodas. Un tad, protams, pārnesoties mūsu 21. gadsimteni kosmoloģiju. Var sakot, tādā laikā, kad viņš mācīja kosmoloģiju vēl pie Zemes, kosmoloģija, tad pacēlās Sputniku un ripojam apkārt Zemē, un beigās mēs braucam uz Mēnesi. Bet viņš par to jau mācīja un darbojās jau sen iepriekš. Es esmu priecīgs un pateicīgs Dievam par 15 nokalpotajiem gadiem Jelgavas diocezē. Paldies jums, Jelgavas diocezes priesteri, par jūsu sadarbību, atbalstu un par to, ka jūs esat labākie priesteri visā Latvijā. Nu, to jau jūs zināt. Paldies katedrāles draudzes locekļiem, katedrāles darbiniekiem par jūsu atbalstu un sadarbību, un sevišķi māsām karmelītēm, kuras ar lūgšanu, ar ora et labora ir veicinājuši mūsu katedrāles izaugsmi. Tāpat es gribu pateikties sevišķi par ļoti draudzīgu un saprotošu sadarbību ar Jelgavas pašvaldību. Es uzskatu, ka, kad ir sadarbība starp baznīcu un skolu un pašvaldību, tur cilvēki aug un veidojās. Viņi veidojās tādā drošībā, gan garīgi, gan arī administratīvi, ka viņiem ir iespēja, un tā arī izglītības dzīvē. Mūsu centieni ir bijuši baznīcas, skolas un pašvaldības sadarbība. Ar prieku padodu grožus jaunajam bīskapam Edvardam Pavlovskim, kas pārņem Jelgavas diocēzes vadību sestdien, 10. septembrī ar bīskapa iesvētīšanu 12. un diocēzes vadības pārņemšanu. Kā jūs uztvērāt ziņu, ka jūs tiekat nominēts par bīskapu? Kad es saņēmu, tad es skaidrs gribēju jautāt sevi, citiem Dievam, bet kāpēc mani? Es taču esmu tas visneattiecīgākais šim amatam un šai lietai šim laikā. Un tāds jau laikam arī es esmu. Es jau neņēmu arī tos vārdus atpakaļ. Es nesaku tagad, ka skatāties uz mani, es esmu tas vislabākais. Bet jūs atradāt atbildu šo jautājumu? Es viņu varbūt tik stipri nemeklēju. Es vienkārši pateicu, ja Dievs tā ir izvēlējis, tad man tur nav ko tālāk meklēt. Es taču nesākšu pratināt Dievu, kāpēc tu tā esi izdarījis. Pret Dievu jau nesāks runāt pretī. Tā es mācu citiem un tā man pašam jāpieņem to. Pieņemu to ar tādu domu, ka ne jau es vadu to diecēzi vai vadīšu, bet gan pats Jēzus. Un ja viņš to vadīs, tad viņš arī mani var izmantot. Es to uztveru nevis kā pagodinājumu, bet kā darba piedāvājumu, kā pienākumu, kā sava veida krustu, lielāku atbildību. Ja mani tur sūta, tad es to arī daru. Varbūt, ka tie, kuri sūta,
zina labāk. Desmitajā septembrī Jelgavas bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē ar svinīgu procesiju iesākās Edvarda Pavlovska konsekrācijas dievkalpojums. Svēto misi vadīja bīskaps Antons Justs kopā ar kardinālu Jāni Pujatu un Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankēviču, piedaloties apustuliskajam nuncijam Baltijas valstīs arhibīskapam Luigi Bonacī, kā arī Latvijas un kaimiņu valstu bīskapiem. Dievkalpojuma laikā vispirms tika nolasīts pāvesta mandāts, kas atļauj Edvardu Pavlovski iesvētīt par bīskapu, bet pēc tam tika apliecināta gatavība kalpot šajā amatā, sargāt ticību, celt un palikt vienībā ar baznīcu, aprūpēt Dieva tautu, būt līdzjūtīgam un žēlsirdīgam pret nabagiem, svešiniekiem un trūkumcietējiem, katru apņemšanos visiem klātesošajiem apliecinot ar skaļi izsacītu "Es gribu". Vai tu gribi, kā labais gans, uzmeklēt nomaldījušās avis un pievienot tās kunga ganāmpulkam? Es gribu. Vai tu gribi nemitīgi lūgt Dievu par tautu un nevainojami pildīt augstā priestera pienākumus? Es gribu ar Dieva palīdzību. Dievs, kas tevī ir iesācis labo darbu, lai viņš pats to arī pabeidz. Lūgsim Dievu, lai viņš šim izvēlētajam piešķir savas žēlastības baznīcas labā. Svētā Marija, Dieva māte, Svētais Mikeli, Svētie Dieva eņģeli, Svētais Jāni Kristītāj, Svētais Jāzef, Svētie Pēteri un Pāvili, Svētais Andrejs. Konsekrācijas rits turpinājās ar visu svēto litāniju, roku uzlikšanu un lūgšanu. Jaunajam bīskapam Edvardam Pavlovskim pirkstā tika uzvilkts gredzens, kā uzticības zīme baznīcai, galvā uzlikta mitra un pasniegts zīzlis, kā zīme tam, ka bīskaps ir pārņēmis līdzinējā bīskapa Antona Justa pilnvaras un aicināts būt par dvēseļu ganu. Savam bīskapa ģerbonim Edvards Pavlovskis ir izvēlējies Marijas monogrammu,
bet zem monogrammas lasāma arī bīskapa devīze Ecce filius tuus, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē Lūk, tavs dēls. Šajā konsekrācijas dievkalpojumā piedalījās arī visu Latvijas diecēžu priesteri, Pareizticīgo baznīcas Daugavpils virsbīskaps Aleksandrs, Latvijas evaņģeliskās liturgiskās baznīcas Liepājas diecēzes bīskapa Pāvila Brūvera pilnvarotais Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs Jaunskalže, arī Jelgavas Svētās Annas evaņģeliski luteriskās katedrāles mācītājs Kaspars Kovaļovs un luterāņu mācītājs Arvīts Bobinskis, bet ārzemju viesu vidū bija plaši pārstāvēti katoļu bīskapi no Ukrainas, kā arī telšu bīskaps Jonas Boruta no Lietuvas. Savukārt no laicīgās varas pārstāvjiem šajā svinīgajā brīdī klāt bija Jelgavas mērs Andris Rāviņš, arī Jelgavas novada domas priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Ozolnieku novada domas priekšsēdētājs Māris Ainārs, kā arī citas Jelgavas pilsētas un novada amatpersonas un arī kultūras iestāžu darbinieki. Dievkalpojumā bīskaps Edvards Pavlovskis pateicās par viņam dāvāto uzticību un aicināja arī turpmāk visus lūgties, lai viņš labi var pildīt uzticētos pienākumus. Lai mēs viens otram visi kopā viens par otru lūdzamies, ne tikai tāpēc, ka mums tāds pienākums, bet tāpēc, ka mēs mīlam viens otru. Tepat atjaunojot šos paklausības solījumus, viens no priesteriem, tātad jau manas diecēzes priesteriem, uz jautājumu, vai tu apsoli man un maniem pēctečiem cieņu un paklausību. Viņš teica jā, un ne tikai, bet arī mīlestību. Es domāju, ka ne tikai tas, kurš to pateica, pārējie to nepateica, bet pārējie varbūt to jūt. Lūksimies tad viens par otru, jo uz Dieva žēlastību mēs visi balstamies. Svētās mīsas noslēgumā klātesošajiem bija iespēja saņemt jaunā Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska svētību. Un svētīts ir tas, kurš atver savu sirdi un prātu svētā gara iedvesmai. Svētīts ik viens, kurš bagātīgi saņēmis, bagātīgi dod arī citiem un neaizslēdz savu sirdi tad, kad izslāpušais tuvojas lūgt žēlastību, lai baznīca aizvien vairāk kļūtu par dzīvā ūdens avotu, kurā katrs var veldzēt slāpes pēc mīlestības. Kā jūs jūtaties, tikko saņēmis zīzli un mitru? Kāda ir šī sajūta? Jūtos priecīgs, bet neaizmirstu arī par atbildību. Un jūtos priecīgs, ka esmu pievienots bīskapu saimei, šai apustuļu kopienai, bet skaidrs apzinos arī to, ka tas ir pienākums, atbildība. Kā jūs uzņēma Jelgavas diecēzi? Es domāju, ka viņi vēl mani nepazīstot uzņēma labi. Jūsu bīskapa moto? Bīskapa moto kopā strādāt ar priesteriem, kopā komandā un palikt, draudzībā ar Dievu un Dievmātes aizbildniecība. Un, ja būs savstarpējā lūkšana, tad tas nozīmē arī savstarpējā mīlestība būs. Ko tas nozīmē priesterim, kad viņš tiek iecelts bīskapa kārtā? Varbūt atcerēsities. Cilvēki tik daudz, ka lielākas
lielāks darba lauks, lielāka atbildība. Nu, bet tas pats pamatdarbs vienalga paliek, jo dvēseli pestīšana ir tas pats mazākajam vikārīšam draudzes uzdevums un tāpēc kā bīskapam sludināt. Bet manā konsekrācijā nebija tik daudz rindu. 91. gadā, kad izgāja no pagrīdes visa lieta. Bet tagad es skatos, ka labi strādnieki visapkārt mierīgi var atdot viņiem, lai stūrē tālāk, mēs jau tā atkal piepalīdzam vikāra statusā. Atgriežamies kā senos laikos, kad sākām priesterību. Varbūt jūs gribat pateikt kādus vārdus par jauno bīskapu Pavlovski, jo skatītāji viņu varbūt arī nepazīst. Ko jūs varētu pateikt? Kas tas ir par bīskapu, kas tagad ir Jelgavas diecēze? Kārtīgs kristietis, kuram ir mitra galvā un iedots zizlis gana. Vatikāns jau kārtīgi skatās, ko iecelt par bīskapu. Tā ka šai ziņā vismaz viņu skatījumā labākais no tiem kandidātiem. Ar to ir viss izteikts. Ja grib viņu iepazīt un uzzināt, ko viņš darīs pagātnē, lai aizbrauc Rīgā uz Kristus Karaļa baznīcu un lai viņu paskatās. Un tad viņiem uzreiz būs priekšstats par to, kas viņš ir un ko viņš darīs. Interesanti, ka viņš arī teica, ka draudze tāda tur ir, kas ļoti lūdzas par saviem priesteriem. Tas ir svarīgi, ka lūdz tauta par prieskapiem. Mani arī no tās draudzes. Mani arī un bīskapu Buli arī. Kā to var izskaidrot? Kristus Karalis pats izvēlās, jā? Tur Dieviņš visu dirigē. Tā tur ir. Nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Man ir ļoti laba un priecīga sajūta, jo es esmu padevis grožus nākamajam bīskapam un lai Dievs viņam palīdz. Man liekas, ka vēsturiskas fakts ir tas par Jelgavu, ka pirmo reizi, cik es zinu, Jelgavā tiek iesvētīts bīskaps. Un man ir bijis gods iesvētīt manu pēcteci, un es viņiem tikai novēlu Dieva palīgu. Dievs viņu ir izvēlējis, Svētais Tēvs viņu ir nozīmējis, un mēs visi tagad lūdzamies, lai Dievs viņu stiprina un svēta, lai viņa darbs ir tiešām žēlastību apgarots. Lai Dievs palīdz. Jūs teicat, ka jūs esat nodevis grožus jaunajam bīskapam, bet vai jūs esat nodevis arī instrukcijas, kā vadīt diecēzi, jo tas nebūtu nav vienkārši? Viņš ir vadījis draudzes un bijis veiksmīgs. Tātad šis ir drusku lielāka lieta kā tikai draudzi, bet viņš noteikti ir sagatavots uz to, pazīst priesterus, zina, kā darboties ar priesteriem, kā ar tautu. Man liekas, ka mums būs ļoti labs bīskaps. Un tāds bīskaps, kurš arī runā latviski, poliski un krieviski. Un grieķiski arī vēl? Grieķiski arī, laikam. Jā, un grieķiski arī. Jūs atnācāt šeit tikai dibināta diecēze. Nekā nebija. Liekas, ka es to esmu darījis, bet patiesībā Dievs to ir darījis, vai ne? Es tikai esmu bijis Dieva kalps, kuram Dievs ir devis pietiekoši žēlastības, lai šīs mājas nebija, klostera nebija, tās katehēzes centra nebija. Bet man liekas, ka arī viņam vēl paliek daudzi darba, ko darīt. Vēl dažas baznīcas viņam jāizceļ, katedrāle ir jāatjauno no iekšpuses. Tā ka viņam, es jau esmu atstājis pietiekuši darba, lai nebūtu dīka, bet strādātu. Mans darbs ir bijis,
padot grožus tālāk. Un, ja es esmu bijis labs saimnieks, es atdodu grožus tālāk vēl labākam saimniekam. Lai Dievs palīdz!